Nē, zini kā, ir savs zaļums tajā visā. Nu, īpaši, ja tev ir laukos īpašums, vispār ideāls variants ir elektromobils. Man tā liekas. Tu uzliec saules panelīšu uz jumta, un tu pats palielini, tu pats sev saļārku ražo. Nē, tik Raids teica viņam, cik tur pāris eiro viņi tur uzlādēt mājās to mašīnu. Ja pat Teslas tajā stacijā laikam pavēlt ir, un mājās tur kaut kāds kapeiks. Jā. Nu, tādā ziņā, jā, bet es, teiksim, domāju, nu, vai tiešām to mašīnu saražot, vai tas kaitējums kāds, ko te stāsti, ir to mašīnu saražojot, vai tas, ka tu brauc ar viņu? Tur tā matemātika galīgi neiet kopā ar dīzeli. Zini kā, ja tava alternatīva ir, es nopērku 20-gadīgu dīzeli un ar viņu rulēju, nu tad jā, tad tas vēl ir, varbūt, tur vēl var bet tagad Lodons teica, ka tev ir jāpaņem visnetīrākais, vissūdīgākais dīzels, lai viņi tev tur cik gados atmaksātos. Nu, ķipā ekoloģija. Kurš teica? Tas Lodons, kas ir tas, viņš no tiem močiem ņemās. Jā. Motobraucēji tas. Viņš teica, tas ir, es šitajā bišķiņās tur iedziļinājos tajā tēmā. Zini kā, ļoti daudz veids tos aprēķinus tā. Es tagad sadedzinu, pieņemsim, nezinu, tur tik un tik litrus degvielas, ja? Un tas arī ir viss, kas ir tas patēriņš. Nu,